Labdien! Esam Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestāde. Mūsu dzīve ir atkarīga no zināšanām, prasmēm un emocijām. Turpinot papildināt zināšanas iekļaujuši izglītība, mūsu iestāde 2. gadu pēc kārtas piedalās Rimts projekta Mācāmies kopā. Piedalāmies ar projektu Pedagogs mūsu resursu un programmu Emociju vadība un komunikācijas nozīme mācību procesa īstenošanai, darba ar impulsīviem bērniem. Mēs mācījāmies atpazīt savas emocijas. Psiholoģija Taunte palīdzēja iemācīties saklausīt sevi, savu iekšējo bērnu. Latvijas Universitātes profesore Gunta Krāģe mums parādīja vingrojumus, kā noņemt spriedzi ķermenī dažu minūšu laikā, un tam nav vajadzīgs speciāls ierīces. Rīgas 25. vidusskolas atbalsta komanda priekšsēdētāja Irīda Marozova izstāstīja, kas ir emocionāla inteliģence, praktiski parādīja un iemācīja izmantot pareizas frāzes un vārdus, par ko bieži ikdienā mēs nedomājam. Kā veidot dialogu, mēs mācījāmies kopā ar Krievijas reģionālu vadītāju Dainu Kājiņu. Uzzinājām un praksi pamēģinājām, ka katrai sarunai jābūt pārdomātai un strukturētai. Lai saprastu bērnus un viņus uzvedību kopā ar psiholoģu Daci Lapiņu, iedziļinājāmies bērnu attīstības posmos, atsvaidzinājām zināšanas un sapratām, ka tas ir mūsu galvenais resurs dialogā ar vecākiem. Visa projekta garumā skolotāja komanda centās jaunas prasmes pielietot arī ikdienas dzīvi. Par to liecina arī aptauju rezultāti pēc projekta, kā arī skolotājas atziņas. Es iemācījos ieklausīties sevī, savā iekšējā bērnā. Pedagogs nav viens problēma situācijās. Viss vēl priekšā, bet es jūtos kā jātnieks uz zirga. Dzīve izmainas tad, kad sakam kaut ko darīt.